Mans mīļais skatītāji, droši vien, ka katram, kurš dzīvo pirms vairākiem desmitiem gadu celtā mājā, ik pa laikam iešaujās galvā doma, kā uzlabot energoefektivitāti. Šodien viesosimies divos namos, kur renovācijas darbi īstenoti izmantojot Eiropas Savienības Next Generation EU iniciatīvas, atveseļošanas fonda projekta, daudzdzīvokļu māju, energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu finansējumu. Atveseļošanas fonds aptver lielāko daļu no Next Generation EU iniciatīvas. Tas nodrošina būtiskus resursus, lai finansētu reformas un investīcijas, kas veicina ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju, digitālo un zaļo pāreju, atbalsta veselības, sociālo un citas jomas, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šis ieguldījums palīdzēs Latvijai un pārējām Eiropas Savienības valstīm attīstīties ilgtspējīgi un stiprināt ekonomikas noturību. Savu viesošanos sāksim šeit, Edgara Kauliņa aleja 9, Lielvārdē. Aprunāšos ar Gunti, kurš ir atjaunotā nama vecākais un iedzīvotāju biedrības valdes loceklis. Māja mums būvēta ir 70. gadā, 54 gadi, un būvniecības likums saka, ka iespējamais mājas lietošanas termiņš šādām mājām ir 60 gadi. Un izejot no šī apstākļa, mēs sapratām, ka pēc šiem 5–6 gadiem ar mums visticamāk negribēs vairs runāties nedz apdrošinātāji, nedz kreditētāji, jo ja šie kaut kādi iespējamie termiņi beidzas, tad šī māja visticamāk vairs nav stabila, droša, jo apkārt, piemēram, bija neviens vien. Mums ir jauns jumta segums. Mums ir jauna fasāde, mums ir nosiltināti un nostiprināti pamati, mums ir lielākajai daļai mājas nomainīti logi, mums ir pilnībā atjaunota apkures sistēma. Sajūta jau ir tā, ka, piemēram, mums nav mitrums. Es nezinu, kur viņš paliek, un visā tajā dzīvojot, viss neprasās pat šodien, jau oktobra vidus, vakar tik ļoti lija, un viss liekas, ka tu esi tādā, savā cimdiņā dzīvo ļoti, ļoti jauki. Kā jūs izšķīrāties par to, ka jūs pieņemsiet Eiropas Savienības līdzfinansējumu? Tad, kad mēs sarēķinājām kopā visas pilnas izmaksas, tas cipars uz mūsu 18 dzīvokļiem bija iespaidīgs. Mazliet pāri pusmiljonam. Tādēļ vien jau ir interesanti apzināties, ka Altums, kurš 49% atlaidi dod no pamatsummas, tad sarēķinot, cik tas iznāk, mēs sapratām, ka mēs iegūstam diezgan daudz, vairāk kā 200 000 mums atlaiž. Tā, kad sarēķina tos 320 000, tad jau tā situācija ir daudz optimistiskāka, un tad ir lēmumu pieņemt, protams, ir vienkāršāk. 2022. gada 8. decembrī Altum uzsāka atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju, energoefektivitātes uzlabošanai un pārējai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Programma tiek īstenota Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma ietvarā Next Generation EU. Kādi ir vēl plašāki ieguvumi no Eiropas Savienības investīcijām? Manuprāt, diezgan daudz faktoru, uz kuriem ir vērts palūkoties, jo pirmais un galvenais, ko mēs paši savā starpā esam izrunājuši un vienojušies, ka tas ir gan svarīgs rādītājs, tas ir mājas vērtība. Vidēji statistiski, cik es zinu, Latvijā apgalvo, ka dzīvokļu vērtība pieaug aptuveni par 30–35%, kas mūsuprāt ir liels rādītājs. Protams, vēl viens tāds ieguvums, manuprāt, ir tas, ko ne visi uzreiz šeit var saskatīt un saprast, ir tas, ka mēs mazāk siltuma patērēdami, jo māja mums tagad ir silta, mums to siltumu tik daudz nevajadzēs. Līdz ar to kopējai katlu mājai
paliks lieka jauda kaut kam citam, skurstenī mazāk izkūpēs nevajadzīgas lietas, un es domāju, ka tādējādi arī, protams, tas klimats apkārtējais ne tikai šeit vien, protams, ir ieguvējis. Lielvārdē nams jau gatavs, Ādažos viss vēl procesā. Uz sarunu esmu aicinājusi biedrības saimnieks 27 valdes locekli Jāni. Jāni, saki lūdzu, kā jūs nācāt uz tādu ideju renovēt māju? Tātad šī māja ir uzbūvēta 1976. gadā. Viņai šobrīd jau ir 48 gadi. Ar laiku šīs visas būvkonstrukcijas nolietojas. Ar laiku visi energoresursi paliek dārgāki. Un rezultātā mēs nonākam pie tā, ka māju vajag renovēt, jo pretējā gadījumā ļoti dārgi dzīvot. Un māja pat par sevi ir jāatjauno ar laiku. Jā. Kas bija tie plānotie darbi, ko jūs bijāt ieplānojuši veikt? Tātad pamatā nosiltināt mājas sienas, mājas bēniņus un pagraba griestus. Un papildus tātad veikt visus šos hidroizolācijas darbus pagraba cokola stāvam, kā rezultātā nodrošinot, ka mitrums neiekļūst iekšā, jo ar laiku jau šīs sienas sāka plaisāt, kā rezultātā pie lielākiem nokrišņiem jau sāk iekļūt arī ūdens pagrabos iekšā. Un tātad pārējos darbus, tātad pie reizes arī jumtam nomainīt virsslāni, pie reizes arī uzstādīt arī šo zibens novadīšanas sistēmu, nomainīt ārdurvis, tiem, kuriem nepieciešams nomainīt loģijas, nomainīt logus un ventilācijas sistēmu izveidot dzīvokļos. Izklausās pēc milzīga apjomīga darba un tik lielai mājai. Kādas bija tādas plānotās izmaksas? Plānotās izmaksas veidojās tad, kad tika izgatavots tehniskais projekts. Un tehniskā projekta ietvaros tika konstatēts, ka tās būs 750 000. Un rezultātā, lai mēs varētu to sekt, atmaksāt, mēs vērsāmies Altumā, kur šajā plānošanas periodā viņi sec 50% no attiecināmām izmaksām, jeb rezultātā apmēram no kopējām izmaksām 40% tiks sekti no Altuma. Ņemot vērā to, ka 2022. gada beigās vēl turpinājās līdzīgas programmas īstenošana, tad aktīva projektu iesniegšana atveseļošanas fonda ietvaros sākās tikai 2023. gada sākumā. Jau ir noslēgti vairāk kā 20 līgumi par vairāk kā 8 miljoniem eiro un rezervēta kapitāla atlaide vēl 77 projektiem. Kopumā līdz vasaras izskaņai programmā tika iesniegti 168 projekti par kopējo projektu summu 88 miljoni eiro. Ļoti cilvēcisks jautājums ir, vai visi mājas dzīvokļu īpašnieki bija ar mieru, bija uzreiz piekrita teikts, jā, daram? Tā kā daudzas mājas mums Ādažos jau tika nosiltinātas, un vizuāli viņas, protams, ir skaistākas nekā nesiltinātas mājas, un ņemot vērā to, ka šīs izmaksas par izlietotu enerģiju izaug, it sevišķi sākot no 2020. gada, nonācām pie tā, ka ir nepieciešams to darīt. Un jau 2021. gadā, kad mēs sasaucām pirmo kopsapulci, kurā šis jautājums tika izvirzīts, un iedzīvotāji piekrita, ka mums vajadzētu startēt un pieteikties Altumam, ja būs tāda iespēja. Ļoti gudri, malači. Jā. Vēl jautājums par to, kas ir tie ieguvumi? Mūsu māja ir tas interesanti, ka visi dzīvokļi ir uz gāzes apkures. Līdz ar to, samazinoties šim gāzes patēriņam uz 50%, attiecīgi to maciņu arī justa. Un tādi globālāki ieguvumi, kā piemēram skaistāka vide jūsu pilsētā? Jā, protams, vēl viena skaista māja ir izveidota šeit Ādažu centrā. Un, protams, arī dzīvokļa vērtība pieaugs, ņemot vērā to, ka viņš praktiski izskatās kā jauns. Šodien mēs dzirdējām divus lieliskus stāstus, kā cilvēki rūpējās par saviem mājokļiem.
Arī es jūs aicinu sekot līdzi un pieteikties energoefektivitātes projektiem. Man jau šķiet, ka mēs ļoti skrupulozi izvēlamies, ko ielaist savā guļamistabā. Un bezmiegs jau nu būtu jāatstāj aizdurvē. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi mūsu raidījumu zāļu ekspertu, farmaceitu Andreju. Gan jau viņš labāk zinās, kā tikt galā ar bezmiegu. Sveiks, Andrej! Sveiki! Saki, lūdzu, vai tevi arī dažkārt nomoka bezmiegs? Dažkārt, un īstenībā bija ilgāku laika periodu, es biju vispār tiešām cīnījis ar to bezmiegu, un esmu pateicīgs par Nervostrongam par to, ka beidzot ir Nervostronga speciāli izstrādāta miega formula. Un tagad tas ir mans mīļākais produkts manā tādā mājas aptieciņā. Farmaceiti negribu būt tas apavu meistars, kas bez saviem apaviem, ja, un tāpēc manā aptieciņā noteikti tagad ir ļoti laba vieta Nervostrong Sleep formulai. Kādi parasti ir tie dzinuļi, kāpēc cilvēkam ir bezmiegs? Principā es iedalu trīs lieli faktori, kas bojā to miegu. Ja? Tas ir pirmais lielākais, tas ir stress. Ja? Otrais lielākais, tas ir informācijas apjoms, ar kuru cilvēks miedarbojas 21. gadsimtā. Ja? Un trešais, tas ir tā saucamās bioķīmijas traucējumi. Tātad miegam ir tiešām ļoti liela nozīme, un miega trūkums paaugstina risku dažādām saslimšanām, tā skaitā arī sirds un asinsvadu slimībām, asinsspiediena pieaugums, pulss var paaugstināties kā sekas bezmiegam. Tāpat arī miega trūkums pātrina mūsu novecošanos, jo miega laikā notiek dažādi procesi, kas tieši palēlina novecošanos, un tad, ja mēs nedodam iespēju savam organismam kārtīgi izgulēties, tad attiecīgi mēs novecojam ātrāk. Un tāpat arī miega trūkums un, starp citu, arī naktsmaiņu darbs paaugstina vēža risku. Ja? Tas jau pierādīts, ka patiešām naktsmaiņu darbs un miega trūkums ir viens no tādiem onkofaktoriem. Bet ir tomēr divu tipu cilvēki. Varbūt ir trīs tipu cilvēki saistībā ar miegu, es esmu no tiem, kuri uzliek galvu uz spilventiņu un aizmiega. Man ir paveicies, bet ir tādi, kur nevar aizmigt neko. Nav nekāda neizveidināta telpa, ne 2 stundas pirms tam telefons un dators likts mierā. Kā tas ir? Kā tas var būt? Tas norāda vēl uz to, ka tu vēl esi pārāk jauna. Kolosāli. Ja? Bet lieta tāda, ka tiešām var būt izvedināts telpas un tā tālāk, viss tā higiēna ievērota, bet vienalga neguļ, ja? Tas vienkārši signalizē par to, ka pa daudz stress ir organismā, viņš ir sakrājies, un sliktākais, tas ir tās stress, kas ir mūsu tā kā zemapziņā, ja? Un viņš tuitki, es taču mierīgs, viss ir kārtībā, tur visas saitas saskaitīju, ja? Bet viņš vienalga tur iekšā sēž un tevi urbina vienkārši, ja? Un neļauj aizmigt, neļauj gulēt normāli, ja? Un tu mocies ar to miegu, ja? Jo kas notiek? Notiek vēl kaut kādi hormonu traucējumi, ja? Tas tieši tās varenais mūsu miega hormons melatonīns, pieņemsim, ja? Viņš ar gadiem, ar laikiem, ar stresu, viņš sāk vienkārši mazinās viņa sintēzi, ja? Tāpēc citreiz ir jāķeras un labi palīdz tie melatonīna preparāti, ja? Tā skaitā arī Nervostronga miega formula ir melatonīns, ja? Jo viņš palīdz nodrošināt to miega hormonu, kas ir nepieciešams, lai labāk aizmigt, labāk gulēt, ciešāk un izgulēties pa to naktī. Ja? Bet tā ir viena puse. Otra puse, kā mēs spējam tiešām korelēt, tolerēt to stresu. Ja? Jo stress, viņš rada to pārlieku uzbudināmību mūsu nervu sistēmu. Ja? Ja ir pa daudz stresa, gan pa dienu, gan vispār ikdienā dzīvē, teiksim, ja? Viņš bombardē to miegu, ja? Un līdz ar to sāk traucēt tev gulēt. Tad mēs tagad nonākam pie tā, ka tu jau izstāstīji, ka Nervostrong
Sleep formulā ir arī melatonīns. Kāda vēl ir tā unikalitāte? Sastāvā ir ļoti daudzas aktīvas vielas. Ja? Tas ir ne tikai melatonīns, tas ir otram kārtam arī magnīs. Magnīs ir tā minerāla viela, kas regulē arī nervu sistēmas gan to fizioloģisko, gan to emocionālu pusi. Teiksim, viņa mazina to uzbudinamību un arī dod tādu relaksējušo momentu. Ja? Tad blakus magniem ir aminoskābe L-triptofāns, no kura vispār sākas gan tā serotonīna, gan tā melatonīna sintēze, laimes hormons un miega hormons. Ja? Tas arī ir ļoti nepieciešams. Ja tas trūkst, tad mums arī sākas problēmas ar to miega hormonu sintēzi. Ja? Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Mūsu organismā ir ļoti tādas, kā es saucu, tādas bremzes, ja? Ir dabīgas bremzes. Sauc viņa gamma-aminoskābe, ja pareizāk, GABA, teiksim tā, saīsināti. Ja? Un, lai tas bremzes tev darbotos, tam aktīvam vielam, bioloģiski aktīvam vielam, jābūt arī izejvielam uz tai GABA sintēzi. Ja? Un glīcīns ir tā aminoskābe, no kuras veidojas tas bremzes, tā saucamas. Ja? Un cilvēks arī labāk tiek sagatavots vakarā uz to miegu. Kāpēc, pieņemsim, es pakomentēšu, ko viņš dara. Pieņemsim, ka tev ir teiksim, pa dienu nogurums, tu iedzer kafiju un tā kā uzmundrinājums atkal. Ko izdarīja kafija? Kafija vienkārši nobloķēja to gabu, to gamma-aminoskābe, tev nestrādā bremzes, respektīvi, un tev hops atkal enerģija pilnā. Ja, ir. Bet vakarā nav tik vienkārši, ja, jo bremžu koncentrācija ir stipri lielāka. Un, lai viņa būtu stipri lielāka, vēl jābūt klātai aminoskābei glicīnam. Un nervostronga miega formula ir tā aminoskābe klāta. Nākošais, kas ir svarīgi, tas ir, protams, arī tie nomierinošie ekstrakti, kas potenciē to miegu, to nomierināšanu, to relaksāciju organismu, lai nomierinātu to nervu sistēmu pirms gulētiešanas. Ja? Tur ir gan baldriāņi, tur ir pasiflora, melisas ekstrakts un arī miega vitānijas ekstrakts. Ja? Tas ir tāds augs, kas visvairāk potenciē to miegu. Ja? Un šī unikāla nervostronga miega formulas kombinācija, viņa ļoti labi nodrošina organismam to darbību, miega potenciējošo darbību, ja, un cilvēks sāk lietot, ja, un ja viņam nav smagi baigi traucējumi, teiksim, ar to miegu, ja, tad viņam sāk palīdzēt tas produkts. Ja. Vai tas ir arī paredzēts senioriem? Vai... Jā. Jo ir saka tā, mīļo draudziņi, es jau esmu tik vecs, ka man nekas vairs nepalīdz. Tad es domāju, ka šis varētu būt labs atbalsts. Tieši seniori, viņi ir tā jūtīgāka, varbūt arī tā cilvēku daļa. Viņu nervu sistēma no vienas puses ir tāda jau sakaltēta, teiksim, pa dzīvi, ja, bet no otras puses ļoti jūtīga īstenībā. Un otrs, tomēr tā vecumā ir problēmas ar to miega hormonu izstrādi, un tur vajag palīdzēt viņu, tā kā, teiksim, endogēni viņš nav, vajag egzogēni, teiksim, vajag vienkārši atbalstīt, teiksim, uzņemot to no kapsuliņas, ja. Kāda ir priekšrocība nervostronga sleep formulai? Nervostronga miega formula, ja, ir laba ar to, ka tur nav tikai melatonīns, jo tiešām aptiekā ir ļoti daudz plašs piedāvājums tikai ar melatonīnu saturošu produkts, ja, un ar tādu komplekso sastāvu ļoti maz, teiksim, runājot par kvalitatīviem produktiem, tie, kas, teiksim, tādi atzīstami un efektīvi, ja. Un nervostrongam ir labs tas, ka tā miega formula, nervostronga miega formula, ka tur ir plašs sastāvs, ja, kas iedarbojas vairākos mehānismus, jo, kā es vienmēr man patīk pateikt, ka nervu sistēma ir ļoti smalks un sarežģīts orgāns organismā, ja, cilvēka organismā, ja, un atrisināt tikai kaut kādu vienu punktiņu, jo, nav tā, ka, ja, tur jāmēģina palīdzēt atrisināt vairākos mehānismus, darbības mehānismos, ja, un nervostronga miega formula nodrošina to, teiksim, to risinājumu vairākos darbības mehānismos, nodrošināt kopējo efektivitāti līdz ar to. Paldies, Andrej, par šo izklāstu, jo man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi izprast, kāpēc tad mēs neguļam. Jo tas stress ir pārņēmis vairāk vai mazāk mūs visus. Un kā ar to cīnīties? Vienkārši labi izgulēties. Un tagad tas būs ļoti vienkārši.
Liels tev paldies! Un līdz Paldies citai jums. reizei. Un tagad laiks nelielai reklāmas pauzei. Tiekamies pēc maza brītiņa. Oskars Vailds ir teicis viedus vārdus. Vīriešus var analizēt. Sievietes ir tikai jādievina. Nu tad analizēsim viņus. Tuvojas novembris, kas visā pasaulē pazīstams kā ūsu mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta vīriešu veselības problēmām. Kungi, aicinu jūs uz sarunu par veselību jau šodien. Atbildes mums sniegs ģimenes ārsts un farmaceits. Sāksim ar jautājumu. Testosterona samazināšanās organismā. Kā tas ietekmē vīriešu pašsajūtu? Vīriešiem jau no 25–30 gadu vecuma testosterona līmenis pa 1–2% gadā viņš sāk pakāpeniski kristies. Tas nenotiek ne tuvu tik strauji kā sievietēm menopauzē. Šī krišanās ir dabiska, viņa neradīs potences zudumu. Potences zudumu iemesli parasti ir divi citi. Pirmais ir psiholoģiskais, otrs iemesls ir, diemžēl, sirds asinsvadu sistēma. Ja mums ir slikti asinsvadi, nekādas īsti labas erekcijas tur nebūs. Kādi ikdienas ieradumi kaitē un kādi tieši pretēji uzlabo vīrieša vitalitāti un seksuālo veselību? Vai viņam ir pietiekami daudz fizisku aktivitāšu? Ko cilvēks šajā laikā ēd? Vēl, protams, kā mēs, sabalansēt savu dzīves ritmu, lai mēs justos gan atpūtušies, gan dvēselē mierīgi, gan arī savu darbu paveikuši. Un, protams, neaizmirstam arī par prostatas veselību. Ja mēs runājam par simptomātiku, vajadzētu piegriezt vērību tādām lietām kā biežāk urinācija naktīs, nepilnīga urīna pūšļa iztukšošanās sajūta, dienas laikā ejot uz tualeti vājāk urīnas trūkla. Vīriešiem vecumā pēc 50 gadiem būtu jāuzrauga priekšdziedzera veselība, regulāri veicot nepieciešamās pārbaudes. Tagad, kad esam uzklausījuši ārsta ieteikumus, laiks doties pie farmaceita. Vīriešus ļoti grūti uzrunāt kā tādus, bet viņam pateikt tā 3 vārdos, kā priekšdziedzeris, potence un vitalitāte. Ļoti daudz visā pasaulē, un gan visā pasaulē, gan arī Latvijā ir pieejami vairāki uztura bagātinātāji, kuri ir tiešām piemēroti vīriešiem pēc 40 gadiem. Un mūsu gadījumā tas ir jauns Šveices produkts RET3. RET3 ir radīts moderna vīrieša priekšdziedzerim, potenci un vitalitāti. Jaunākie pētījumi liecina, ka priekšdziedzeris un potence ietekmē viens otru. Tātad šis produkts, Šveices produkts RET3 sastāva ir 3 kliniski pārbaudītas sastāvdaļas. Tas ir Afrikas pigēja, kas veicina normālu priekšdziedzera darbību. Tad ir maka, kas veicina fiziskas, garīgas un arī seksuālas veselību. Un arī pēdējais, kas ir sastāva, tas ir Sibīrijas ženšīns, kurš arī veicina fiziskas, garīgo un arī seksuālo veselību. RET3 ir papildināts arī ar vēl citiem augu ekstraktiem no gandrīz visiem mūsu planētas kontinentiem. Jā, vīrietis jūta, ka tiešām ar vīriešu veselību kaut kas notiek ne tā, ka ir pierasts, ka tas, kas bija, pieņemsim, kaut kur gadu atpakaļ, principā ikdiena, viņš jūtas kaut kādu nespēku, ka ir samazināta dzīves spējas, kaut kāda fiziskā un garīga veselība ir samazināta, tad tieši šis produkts ir piemērots kuram vīrietim pēc 40 gadiem. Taču atceramies, ko teica arī ārsts. Ir jāatrod līdzsvars starp darbu, ģimeni un laiku sev, rūpēm par savu veselību. Un tagad laiks dienas atziņai. Ir cilvēki, kas saka, es ceru, ka viss mainīsies, bet tikai pēc brīža viņi saprot, ka jādara pašam, lai viss mainītos.